402 cilvēki vecumā virs 75 gadiem Latvijā septembra vidū zaudēja uzturēšanās atļaujas savā valstī, savās mājās. Kāpēc tā notika? Visi te publiskajā telpā sprieda par to jautājumu ar un ap valodu. Virs 75 gadi nebija jākārto valsts valoda, bet bija jāiesniedz visi pārējie dokumenti, un 402 cilvēki to nesaprata. Valsts iestādes un valsts sabiedriskie mediji nepaguva izskaidrot savas valsts iedzīvotājiem, kas viņiem jādara. Vai nu izvirzīja pārāk grūtas un nepildāmās prasības, neizsverot, ko var izdarīt, uz ko ir spējīgs cilvēks vecumā virs 75 gadiem. Un tā ir izgāšanās. Es turpinu uzstāt, tā ir izgāšanās, informatīvās kampaņas izgāšanās un vispār valsts iekšējās politikas izgāšanās. Jo vecos virs 75 gadi, iedomājieties, Latvijā vidējais mūža ilgums ir 74. Šos te cilvēkus tagad pakļāva visīstākajai spīdzināšanai. Viņiem ir anulēti personas kodi, viņiem ir anulēta dzīves vietas deklarācija, viņi nesaņem pensiju, viņi nesaņem nekādus pabalstus, viņi vispār nevar griezties ne pie vienas valsts iestādes. Viņi fiziski pastāv, juridiski viņu nav. Viņi visur ir neaktīvi, status ir neaktīvs. Jo kas mani pamudināja uzzināt šo informāciju no PMLP, cik daudz cilvēku vecumā virs 75 gadiem tagad paliek bez uzturēšanās atļaujām. Tāpēc, ka tā sanāca, ka vienā dienā es sarunājos valsts mēroga žurnālistiem, un abi bija ļoti izbrīnīti, ka pastāv vispār tādi cilvēki, kuri tik veci un viņiem visu anulē. Šie žurnālisti man prasa, vai tad viņiem vajadzēja kaut ko darīt? Tiešām? Es biju domājis, ka tas attiecas tikai uz tiem, kas ir jaunāki par 75 gadiem. Bet nē, jāiesniedz dokumenti ar visiem dzīves aprakstiem, ar visām anketām par savu īpašumu, par uzturēšanos Latvijā, par to, kā tu šeit esi ticis, kādas pilsonības tev ir bijušas, vai tev ir pieredze darījumos ar kriptovalūtām, vai tev ir bankas konti kaut kādās bankās, kas ir pakļautas sankcijām, vai tu esi iesaucams Krievijas armijā, un tu apliecini, ka tu informēsi Latvijas valsts iestādes, ja saņemsi pavēsti uz Krievijas armiju. Iedomājieties, cilvēkiem, kuri ir vecāki par 75 gadiem, šo te prasa. Viņiem visu to vajadzēja izpildīt, izdarīt un iesniegt līdz 1. septembrim. Tagad Saeimas deputāti, kad šito dzird no manis, viņi iebilst. Tad viņi taču var tagad griezties uz PMLP. Jā, protams, viņi jau tagad var griezties uz PMLP. Tikai šobrīd viņiem viss ir anulēts, un kamēr izskata viņu iesniegumus, viņiem nekā nebūs. Viņiem neatjaunos pensiju izmaksu. Ģimenes ārsts joprojām nevarēs izrakstīt viņiem kompensējamās zāles, no kurām ir atkarīga viņu dzīvība. Un kamēr viņi gaidīs, kad PMLP izskatīs viņu pieteikumus, kad valsts drošības dienas pārbaudīs, vai viņiem ir pareizais viedoklis attiecībā uz to, kam pieder Krima, kas īsteno militāro agresiju pret Ukrainu. Viņi dzīvos, nezinu, kā viņi dzīvos. Es to mēģinu izskaidrot visiem Rīgā, Saeimā, valsts iestādēm. Visi izliekas nezinis. Žurnālisti izliekas nezinis, ka vispār vajadzēja kaut ko kārtot šiem cilvēkiem. Vajadzēja gan, bet nevienam nesanāca to viņiem normāli izskaidrot vai izdarīt to tā, šīs te prasības un anketes, lai tās būtu kaut kā saprotamas un pildāmas šiem cilvēkiem. 402 -1. Es jau vienu sievieti zinu droši, kura nomira. Viņai anulēja uzturēšanās atļauju, kad viņa uzturējās slimnīcā paliatīvajā nodaļā. Un viņai anulēja, viņa turpināja būt šajā te nodaļā, un viņa nomira, un tagad viņas radiniekiem nāksies apmaksāt rēķinu par slimnīcu pa pilno. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa neiesniedz anketu par Krimu vajadzīgajā datumā. Viņai bija 93 gadi. Tādi lūk, mēs sargājam Latvijas valsts drošību.